pie valdības, to viss ļoti skaidri apzinās. Es nedomāju, ka kāda no partijām ir tik bezatbildīga, ka mēs būtu gatavi šo procesu kaut kādā veidā sabotēt. Skaidrs, ka mēs pie viņas agrāk vai vēlāk nonāksim, bet šobrīd par tiem risinājumiem ir runāt pāragri. Kamēr Zatlera partijas spice Saeimā gaidīja ierodamies Vienotību, Valdis Zatlers noskatīja tieši to vietu viesu zālē, kur parasti sēž Valdis Dombrovskis. Cīņā par krēslu pie sarunu galda uzvarēja Zatlers, bet kurš vinnēs kauju par jauno koalīciju. 3 nedēļu laikā partijas spējušas vienoties par vērtību dokumentu, kas vērsts uz sabiedrības saliedētību, bet izgāzušies Dombrovska centieni vienā vai otrā sadarbības formā koalīcijā iesaistīt Nacionālo apvienību un Saskaņas centru. Dokuments ir, koalīcijas nav. Sliktā ziņa, kā mēs zinām, ir tā, ka savukārt par koalīcijas modeli 4 vai 2+2 nav izdevies vienoties. Līdz ar to mēs pašreiz strādājam pie iespējamā 3 partiju koalīcijas modeļu, un faktiski jau šodien sākās ekspertu konsultācijas ar Nacionālo apvienību. Valdis Zatlers aicina nesteigties notikumiem pa priekšu un neatbild, vai šo konsultāciju iznākums var likt kardināli mainīt viņa partijas valdes lēmumu un atteikties veidot tādu valdību, kurā ir Saskaņas centrs. Parasti ir tā, deklarācijas sakrīt uz priekšu, valdība gatava, sadalām amatus uz priekšu. Šoreiz ir tā, ka mēs gribam būt pārliecināti, ka visi sarunu partneri precīzi saprot, kas zem lozungiem ir augšā, apakšā, un kāds ir konkrētais rīcības plāns, un tikai tad saka, hop, mēs ejam kopā uz stabilu valdību, kāda ir nepieciešama Latvijai turpmākos gados. Politikas aizkulisēs runā, ka Zatlera partija būtu gatava koalīcijai ar Vienotību un Nacionālo apvienību, pretī saņemot dāsnu amatu piedāvājumu. Tikai tādā gadījumā Zatleram pirmdien savas partijas birojā acīm redzot būtu jāierodas ar tanku, jo Zatlers izteicies, ka viņa viedokli par Saskaņas aicināšanu valdībā var mēģināt piespiest mainīt tikai ar tankiem. Valsts prezidents partijām devis laiku līdz pirmdienas vakaram vienoties par jauno koalīciju. Kā viņš rīkosies, ja tas nenotiks, pagaidām nesot izlemts. Vismaz tāda ir Rīgas pils oficiālā atbilde šodien. Viena no iespējām, ka Andris Bērziņš jauno valdību uzticēs veidot Saskaņas centram, kas Saeimā ieguvis visvairāk vietu. Gatis Suhaveckis, Andris Jasinskis, LNT. 3 nedēļas pēc Saeimas vēlēšanām Finanšu ministrija rosina sākt domāt par atalgojumu palielināšanu valsts pārvaldē strādājošiem. Pēc 1 gadu un